Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselē spārnus, veicina iztēles lidojumu. Mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo. To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Čau! Mans vārds ir Rihards Fedotovs un jūs atrodaties radošajās darbnīcās. Radošās darbnīcas ir tāds mūziķu, mākslinieku kopā sanākšanas pasākums, kur mēs lietas radam uz vietas. Un tā ideja vispār to kaut ko tādu darīt man nāca no savas pieredzes Amerikā, kur es saskāros ar labākiem, maniem mīļākajiem mūziķiem pasaulē, kuri sanāca kopā mazos klubiņos un vienkārši taisīt dziesmas uz vietas, vai izpildīt kaut kādas zināmas dziesmas, katru reizi pilnīgi savādāk. Un radošās darbnīcas ir tāds jamsation popmūzikā, jo ir visādi jamsation formāti. Nu, ja jūs zināt, ka jamsations, tas ir džeza mūzikā jamsation, kur arī sanāk kopā cilvēki un improvizē. Tad radošās darbnīcas ir tas pats, kas ir domāts popmūzikā vairāk orientētiem cilvēkiem, kur mēs katru nedēļu uzaicinām tātad solistu ar savām dziesmām, un kuras mēs izpildam brīvi, katru reizi pilnīgi savādāk. Un man gribās, lai Latvijas labākie mūziķi sanāktu kopā un viens otru ietekmēt, nevis norobežoties, tur taisīt kaut kādas projekts, viss tur cool, bet vienkārši tiešām mākslai atveltīt laiku un viens otru stimulēt. Bāc, man no tevis ir ko mācīties, bet es tev parādīšu, ko es arī māku, un tā visa kustība notiek, un ir milzīgs spēks tam visam. Tāpēc es aicinu arī jaunos, talantīgos mūziķus, kuri jūtās spējīgi, jūs varat nākt un šeit kaut ko parādīt, nebaidieties un nāciet šeit, konektējiet kopā ar mums. Izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Tu džekiņu parādīji? Tur jau nekas nav parādīt. Es nezinu, vai vajag skaļāk. Skaļāk, droši vien, ka nevar, ja? Nav iespējams dabūt kafiju, varbūt? Space, the only thing I give to you. Place, well the time I know I'll have to choose. Pirmā diena. First day at work. Nē, bet šitais gāpsis īstenībā, viņš var sākties ar tevi, un tur tas vienkārši viņš flowojās uz vienas vietas. Kurš? Nu, ko mēs tikko spēlējām? Haide. Un viņš var aiziet, ja kur. Jā, nu es tur sāku, viens vārds ar to. Tad man bija jāsaka, ka tu spēlēsi. Es nospēlēju sāku. Divas reizes, un tad man es Kurā brīdī man bija jāsāk? Man taču bija jau jādzied. Tas ir jau... Tā ir tā vieta. uz viens, man liekas. The only thing I give to you. You know I put you first. Tom, ja tu gribi tempu iedot man, jā? Tad vēlāk mums vajag mīdī vādu vienkārši nopirkt. No tevis uz mani, un nav problēma. Nu, es varu lūpot un visu kaut ko darīt.
bet kur ir Kārlis? Un tagad ir tas moments, kad viņa pasa, kā tur ir to brīdžu. Bet zini, kas ir man besija ārā. Vakardien notika tā. Man zvanīja mamma, viņa teica, zināji, kas notiek, kad izslēdz gaismu? Kas notiek? Kāds paliek stāvoklī. Jā, bet es tā gribu. Tas ir tas, ko es vēlos daudz dzīvē. Nu tā, tāpēc, ka viņi spēlē tā kā instrumentu reāli, un tad es, spēlēju citu instrumentu. Nu tā, bet es varu paņemt kaut kādus pēdus. Tu salikt kā vienu instrumentu. Bet es negribu tā. Es varu uzlikt pēdus, un tad viņš, es varu izmantot kaut kādas skaņas. Es varu paņemt vakarā kaut ko varbūt. Jā. Bet, vienkārši izdomājam šo gaps, vienkārši izdomāsim. Tik ātri, viņš pātri. Okay. When there's a groove like that, everybody feels good. Yeah, scratch posé, ou speed double timing, passe en imprimé, au BJP, scratch en les battements, craquant les accents, jusqu'au moindre craquement, creusant le sillon jusqu'à la poitrine, et si ça saute, et si ça saute, et si ça saute, ça finit en backspeed. Ato, crime, père, pincé, les phalanges crispées sur le vinyle, practice avec un freestyle avec un. Si tu remixes ce morceau, DJ, pitch pas ton avoir, mais n'hésite pas que la capella.
thanks to Mr. George Martin for whipping us to this tune. Back tonight. Okay. Izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Radošās darbnīcas sezona numur 2, un man liekas, ka ir tikai absolūti loģiski, ka mēs atrodamies Omas Briljanta istabā. Kāpēc? Pastāstīšu, reiz atceros gadījumu no dzīves. Kādam jaunam cilvēkam bija jubileja, šķiet 18 gadu jubileja, savākušies radi un arī draugi, un pēkšņi šis jaunais cilvēks īsi pirms pusnakts nolēma, ka vajag dziedāt. Viņa miesīga māte nebija ar to pārāk apmierināta, un tad pēkšņi no sofas turpat blakām pamodās Ome, kas bija nedaudz iesnaudusies, jo tomēr vēla stunda, un Ome pēkšņi iesaucās, nē, ļaujiet viņam dziedāt. Man liekas, ka Omes ir tās, kuras vienmēr iestāsies par visiem talantiem, kas piemīt viņu mazbērniem, un šodien mēs atklājam vienu pamatīgi fantastisku notikumu, vienu pamatīgi fantastisku jaunu sezonu eksperimentam, kāds līdz šim Latvijā nav bijis. Rihards Fedotovs, profesionāls bundzinieks, ir nolēmis izaicināt visdažādākos Latvijas mūzikas izpildītājus, nodarboties ar eksperimentiem, caur muzikāliem eksperimentiem atklāt sevi no jauna un spēlēt gan savas, gan arī citu cilvēku melodijas. Kā pirmā 2. sezonā šajās sesijās jūs dzirdēsiet un piedalīsies viena no, manuprāt, vissvarīgākajām jaunajām balsīm Latvijas popmūzikā. Šodien jūs dzirdēsiet gan viņas oriģinālu kompozīcijas, gan vienu Riharda kompozīciju, gan arī pasaules kritikas atzīto divu Mo un FKA Twigs dziesmas. Mēs neesam lielu troksni, jo šeit Omas Briljanta istabā Riharda Fedotova radošajās darbnīcās šodien mēs sagaidām Aminatu. Tā, labvakar, cienījamie dāmas un kungi. Man liels prieks šodien būt šeit, un man liels prieks, ka es atklāju šo pasākumu šajā sezonā, un paldies jums visiem, ka atnācāt. Un tā, kā pirmo dziesmu es gribētu nospēlēt manu oriģinālu dziesmu, kas starp citu tapa šeit pagājušajā sezonā Omas Briljanta radošajās darbnīcās, un tā saucās Let's Break the Rules. Tā kā es ceru, ka jums patiks.
tell you everything I want. I was polite for so long. I feel like I'm in heaven with you. Should I let you know? I don't want you to ignore me, 'cause if I'm in love with you, I should have everything. So do you. So let's break the rules, baby. If I don't waste your time, sing it to the love, feel the sky above and delight, yeah. And oh, I feel the spirit inside you. You are my dream. I know it hurts. You know I put you first. You say you won't be. I'd say you live without it, unless you're the only one who instigates. Get your mouth open, your higher than a motherfucker. Open your flying like a screaming falcon. Open your pull out the inside, so give me 2 weeks, you won't recognize her. Mouth open, your Ar šo it kā mēs arī varētu beigt, bet 2. sezonā mums ir viens maziņš pārsteigums. Diemžēl jau nākamajās reizēs mūziķi būs informēti par to, bet šoreiz viņi par to neko nezina. Ir arī speciāls radošais uzdevums, un, lai tas tiktu veikts, man ir jāaiziet uz to vietu klubā, kurā es parasti jūtos vislabāk, proti pie skaņplašu atskaņotā. Es jums tūlīt pat uzlikšu vienu dziesmu, tā, lai jūs atcerētos, man ir arī dziesmas notis. Pēc tam es vēlos, lai jūs paņemat un to dziesmu mums nospēlējat. Es pieļauju un ceru, ka ne man vienīgajiem gribētos šodien dzirdēt arī kaut ko no klasiskā soul repertuāra. Komponists un vārda autors Otis Reddings, un dziesmu skanējis, man liekas, miljonus kinofilmās. Jūs tūlīt, kā viņu izdzirdēsiet, visi arī atcerēsieties.
little bit of respect. I ain't gonna do you wrong while you're just a little respect, yeah. Just a little respect. Just a little respect, baby. A little. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking is for a little respect when you come home. Little respect when you come home. Hey, baby. A little respect when you come home. A little respect when you come home. Liels paldies par to, ka bijāt kopā ar mums. Tagad, sākot no šī mirkļa, jums ir jāceras, ka satikšanās vietu mainīt nedrīkst. Katru ceturtdienas vakaru Omas Briljanta istaba Vecrīgas paša sirds šeit klubā dzīvajā. Katru sestdienu 22:00 TV Rīga 24 ēterā un trešdienās 8:30 no rīta intervijas ar sesiju dalībniekiem arī Radio 5 LV ēterā. Nākamreiz mēs tiksimies ar cilvēku, kurš spēlēs ritmus gan ar muti, gan iespējams pat ar harmoņikām. Ralfs Eilants pievienosies mūziķiem. Tas jau nākamajā nedēļā. Līdz tam sargiet sevi. Visu labu. Atā! Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV 24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas.